Jā, mums. Jā. Mums ir beigās iniciatīva ekoskoliņā, bet tas tā kā būtu tāds demo, tāpēc, ka tā būtu mērķa grupa, kas pirmā, kas varētu tā labāk to paņemt. Ir doma tā 1.4. klase ekoskoliņā un sajust maņas mīlot dabisko tieši, tā kā to zaļumu piesaistīt. Un tad ir izveidot, tos smaržas ziedu tējas, tā kā viņi visi izsmažo, un tā spēlīte, ka viņi nosaka, kas tas ir, viņi neredz, bet viņi var tikai sajust ar smaržu. Pēc tam viņi arī dzer tās tējas, lai nostiprinātu un uzzina arī zināšanas par to, ko tieši liederīgu tas dara. Tāpat tās arī ir uz redzi būtu, teiksim, sēklas, ka viņi nosaka, vai tur ķirbja sēkla, vai tur saulespuķu sēkla, kam tas ir. Un tad arī, tas ir veselīgi. Un taustei tur varētu griķi, rīsi un kas tur. Un pēc tam viņi to ēda, dzer, un kaut kāds krustārtu mīklas ir par to, kas tur liederīgi ir. Arī bija doma, ka varētu viņi pēc tam uzzināt arī, kā to audzē, vai arī paši tad audzē tajās skoliņās iestādīt, uztaisīt kalendāru, kur viņi aug, kad viņi varētu svākt, uztaisīt kalendāru, vai ne, ko tādu. Un tas, ko mums vajag, kāds ir mūsu rīcības plāns, savākt tos materiālus, saprast tās skolas, kur mēs varam doties. Izmēģināt jau kādā skolā konkrēti. Tagad arī konkrēti to plānu, sataisīt, tagad konkrēti kādi jau būs tur, kā mēs to pasniegsim, kādu, kas ir svarīgi ir, kuru mēs izvēlamies, kas ir, teiksim, liederīgāks, vai ne? Un saprast arī, kas būtu tās lietas, kā tā zināšanas mums ir nosakāt, tu informāciju, ko viņi saņems, ka viņi tur vai dzēs vēdīs, vai kādas būs tās mīgas, tīri tās praktiskās lietas. Bet kas tagad būtu jādara, ka šeit ir jāsanāk kopā ar cilvēkiem, kuri vēl gribētu šeit iesaistīties. Un tad iespējams iesaistās maldē. Mūsu tikšanās varētu būt janvārī. Es varētu